Tagad, tikai dažas dienas pēc tam, kad Izraela, Libāna un Amerikas Savienotās valstis atklāja jau vēsturisku miera ietvaru ar potenciāli mainīt varas līdzsvaru Libānā. Kamēr uzmanība tagad pāriet no diplomātijas uz īstenošanu. Bet kamēr Vašingtona cenšas virzīt visu uz priekšu, Hezbollah to, protams, pilnībā noraida, un īsts pamiers vēl īsti nav sācies. Lūk stāsts. Izraela un Libāna piektdien Vašingtonā parakstīja ļoti daudzsološu un potenciāli vēsturisku vienošanos, kas varētu izbeigt gada desmitiem ilgušo konfliktu starp abām kaimiņvalstīm. Bet kā tas tiek īstenots uz vietas? Šī vienošanās paredz, ka Hezbollah jāatbruņojās un jāatkāpjas no Libānas dienvidiem, kamēr Izraēlas spēki pakāpeniski atkāpsies. Vienošanās paredz izveidot 2 izmēģinājumu zonas, kur Izraēlas aizsardzības spēki nodos savas pozīcijas Libānas armijai un vēros, kā tā tiek galā ar Irānas atbalstīto teroristu grupējumu. Taču ir viena liela problēma. Hezbollah tam nekad nav piekritusi. Libānas parlamenta spīkers un Hezbollah sabiedrotais Nabīs Berī saka, ka vienošanās netiks pieņemta un netiks īstenota pašreizējā formā. Hezbollah, kā jau bija gaidāms, atsakās atkāpties. Teroristu grupa paziņo, ka joprojām ievēro pamieru, taču apsūdz Izraēlu par atkārtotiem pārkāpumiem un brīdina, ka patur tiesības aizstāvēt Libānu. Izraēla savukārt apgalvo, ka tās operācijas ir vērstas pret Hezbollas veiktajiem vienošanās pārkāpumiem. Izraēlas aizsardzības spēki paziņo, ka svētdien uzbruka 3 Hezbollahs komandcentriem Dienvidlibānā, pēc turpinātiem uzbrukumiem Izraēlas karavīriem Izraēlas izveidotajā drošības zonā. Izraēlas spēki arī iznīcināja lielu Hezbollas bezpilota lidaparātu pazemes bāzi zem Majdal Zone ciema, kur atradās 200 metrus garš tunelis, ko izmantoja Irānā ražotu dronu montāžai, glabāšanai un palaišanai. Tikmēr ASV jau ir sākusi uzraudzīt īstenošanu. Libānas mediji ziņo, ka ASV centrālās pavēlniecības komandieris Breds Kūpers šodien atrodas Beirūtā, lai apspriestu nākamo vienošanās posmu pēc tam, kad viņš, kā ziņots, apmeklēja Izraēlu. Izraēla parakstīja pamatvienošanos, kas atspoguļo mūsu vēlmi pēc miera ar Libānu. Miers ir jāveido uz drošības pamata. Un drošību uz mūsu ziemeļu robežas var panākt tikai ar Hezbollah atbruņošanu. Pašlaik nav notikusi būtiska Izraēlas karaspēka izvešana, un Hezbollah nav izrādījusi nekādas pazīmes, ka būtu gatava atbruņoties. Tas nozīmē, ka vienošanās lielākais pārbaudījums tikai sākas. Tagad mums pievienojas Izraēlas aizsardzības spēku rezerves pulkveža leitnante Sarita Zahavi, Alma pētniecības un izglītības centra dibinātāja un prezidente, kas ir svarīgi Izraēlas ziemeļos. Vienmēr ir vērtīgi, kad esat ar mums. Sarita, paldies, ka esat šeit. Redziet, šķiet, ka tas bija svarīgs solis, šāda vienošanās starp Beirūtu un Jeruzalemi. Iespējams, pirmā mūsdienu vēsturē vismaz starp šīm 2 galvaspilsētām. Bet ko tas patiesībā nozīmē? Protams, Izraēlā valda liels skeptiskums par to, kas no tā varētu iznākt. Vai tas obligāti nozīmē, ka Libānā būs pilsoņu karš, ja tam ir jāizdodas? Es domāju, vai tas nozīmē cīņu starp šītiem un pārējām sektantiskajām frakcijām? Nu jā, protams, tas patiešām ir kaut kas atšķirīgs, jo iepriekšējās reizēs, kad esam redzējuši vienošanās, tās visas bija pamiera vienošanās. Un šeit pirmo reizi kopš 80. gadiem mēs redzam vienošanos, kas tiecas uz mieru starp abām valstīm. Un tas noteikti ir pārmaiņas, un mums to nevajadzētu nenovērtēt. Tajā pašā laikā lielais zilonis istabā joprojām ir Hezbollah. Un jūs pareizi pieminējāt, ka tā atsakās nolikt ieročus un arī draud ar pilsoņu karu. Libānas valdībai būs jābūt ļoti drosmīgai pret Hezbollah un jāveic pasākumi pret Hezbollah, tostarp arī konfrontācija. Un viņiem būs jāiestājas par savu valsti. Pretējā gadījumā nekas nemainīsies. Vai jūs domājat, ka viņi to darīs? Es tikai gribu piebilst, tas ir šī jautājuma kodols, vai ne? Vai jūs domājat, ka viņi to darīs? Mēs nezinām. Līdz šim viņi to nav darījuši. Tas pārsvarā bija tikai paziņojumi, bet atkal pats fakts, ka viņi bija gatavi noslēgt šādu veidu vienošanos, kas skaidri atzina Izraēlas valsts pastāvēšanu. Šis bija pavērsiens no tradicionālās Libānas pozīcijas, kas jebkādu vienošanos miera līgumu ar Libānu saistīja ar Palestīnas jautājumu.
Un tagad mēs abi saskaramies ar to, kas mums abiem ir sāpīgāks, kas ir Hezbollah. Tātad atkal es nevaru teikt, ka situācija ir dramatiski mainījusies, bet es negribu nenovērtēt šo konkrēto vienošanos par zemu. Tagad runājot par situāciju uz vietas, vienošanās paredz pilotzonas, un manuprāt, tā ir laba ideja. Un jūs redzējāt, ka amerikāņu ģenerālis jau par to rūpējas un apstaigā šo teritoriju. Kas ir ļoti labi šajās pilotzonās, par kurām panākt vienošanās šajā konkrētajā līgumā, ir tas, ka tās neatrodas tuvu Izraēlas robežai. Un tas bija ļoti svarīgi nepārbaudīt šī līguma dzīvotspēju uz mūsu bērniem šeit. Tātad tās atrodas pietiekami tālu, apmēram 10 km no Izraēlas robežas. Tas ir ļoti labi, tas ir labs sākums. Un vēl viena lieta ir ļoti neskaidri, kā tieši tas darbosies šajās pilotzonās. Kas tieši tās attīrīs? Vai tā būs Izraēlas aizsardzības armija vai Libānas bruņotie spēki, vai arī abu apvienojums? Un pat šeit, manuprāt, tas ir pluss, ka nav pilnīgas skaidrības. Droši vien vairāk detaļu ir slepenajā līguma daļā, kas attiecās uz drošību, jo tas dod abām armijām lielu elastību strādāt pie kopīga mērķa padzīt Hezbollah no Dienvidlibānas. Jā, cik es saprotu, armija ir izstrādājusi kartes ar šiem daudzstūriem, šīm amorfajām formām kartē, kas ir izmēģinājuma laukumi, kur viņi vēros vai arī dos Libānas bruņotajiem spēkiem konkrētus uzdevumus vai mērķus šajā zonā. Redzēsim, kā tas viss noritēs, kā jau minēju. Varbūt vēl svarīgāk. Mēs zinām, ka armija Izrēlā ir spējīga. Kā uz to reaģē ziemeļu iedzīvotāji? Vai tas atjauno kaut kādu cerību uz stratēģisku vai politisku risinājumu šai situācijai? Es domāju, ka ziemeļu iedzīvotāji jau vairāk nekā 20 gadus ir pieredzējuši vilšanos Libānas valdībā. Libānas valdībā mums realitātes izpratni noteiks darbi. Ko Libānas valdība patiesībā var darīt pret Hezbollah? Ko tā patiesībā var darīt, lai nodrošinātu, ka mēs tur neesam? Un patiesībā tajā pašā laikā, ko Izraēlas valdība var darīt, ja Libānas valdība nepildīs savas saistības, kas noteikti ir iespēja, ņemot vērā Hezbollah draudus ar pilsoņu karu. Tātad šeit valda gaidīšanas un vērošanas atmosfēra. Redzēsim, kā viss attīstīsies un kas notiks ar īstenošanu. Un es domāju, ka esmu ļoti priecīga par to, ka pirmo reizi šī ir vienošanās, kas neprasa Izrēlē vispirms atkāpties un tikai tad Hezbollah atbruņošanos. Vispirms Hezbollah atbruņošana un tad Izraēlas atkāpšanās. Un es domāju, ka šoreiz tas ir arī atslēga rīkoties citādi par spīti visai cenai, ko mēs maksājam par to, ka IDF karavīri joprojām atrodas Libānā. Skaties, tas tiešām šķiet gudrs plāns. Vismaz tas ir saprašanās memorands starp valstīm, kurā ir norādīts, ka Izrēlai nav pretenziju uz viņu teritoriju, un tas samazina riskus, kā tu šeit uzsver Izraēlas pusē, veicot pakāpenisku atkāpšanos un pārdomātas darbības. Arī Zahavi, paldies, ka bijāt ar mums šajā svarīgajā notikumā. Paldies jums!